debesīm nostājas līdzās uz vienas as. Ir pienācis laiks pret spārniem nomainīt savas ilgas, un kā putnam pārlidot tālas un nezināmas jūras. Tur uguns ar ūdeni saplūst, tur piedzimst rītausmas. Arī pats visgarākais ceļojums ikvienam sākas ar pirmo mazo solīti tālajam braucienam. Kad vējš pusējā un zem kājām ceļš jau sauc, tad pie skaistiem galamērķiem nokļūt ir ļauts. Ir vietas, kurām pārējot garām, var sajust savādu pagātnes smaržu, no tām te laiku mēra, nevis ar minūšu un stundu ritējumu, bet ar sirdī atstātu mirkļu gravējumu. Ikviena ceļojuma beigās ar mums paliks tikai tas, kas aizkustināja jūtas, mūsu prieki un asaras. Gar jūras krastu var ilgi un lēni iet, ar skatienu pavadot vakara sauli, kura noriet. Var pēdām stiegot slapjajās smiltīs skriet, lai uzdrīkstētos apjau sāļo bezgalību mazliet. Ir vietas, kurām paejot garām, var sajust savādu pagātnes smaržu, no tām te laiku mēra, nevis ar minūšu un stundu ritējumu, bet ar sirdī atstātu mirkļu gravējumu. Izrādās svarīgākais ir nevis tas, kas gadu gaitā sakrāts milzīgā čemodānā, bet kāds mazumiņš, ko paņemt līdzi, dodoties ceļojumā, nobružātā mugursomā. Sirds formas akmentiņš, tava bērna atrasts starp poļiem jūrmalā. Maz lauku ziedu pušķītis, starp lapām nospiests, nolasītā grāmatā. Vecā siltā mīkstā pidžama, kurā ieritināties lietainā laikā, apavu pāris kaut novalkāts, ērts tik un tā. Ir vietas, kurām paejot garām, var sajust savādu pagātnes smaržu, no tām te laiku mēra, nevis ar minūšu un stundu ritējumu, bet ar sirdī atstātu mirkļu gravējumu.